Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Nemēģini visu izprast. Šodienas rakstu vieta. Bet Mūzes sacīja tautai: nebīstieties, pastāviet un vērojiet, kā tas kungs jūs šodien izglābs. Ēģiptiešus, kurus jūs šodien redzat, jūs nemūžam vairs neredzēsiet. Tas kungs karos par jums, bet jūs paliksiet mierā. 2. Mūzes 14. nodaļa, 13. un 14. pants. Šodienas pārdomas. Dievs apsolīja izvest savu tautu no verdzības Ēģiptē uz izredzēto zemi, un tautai bija jānotic, nespējot izskaidrot, kā tas piepildīsies. Pat tad, kad aiz muguras bija ienaidnieka armija, bet priekšā sarkanā jūra, Dievam bija pārdabisks risinājums. Viņš bija sagatavojis vīru, kurš paklausot Dievam, izdarīja kaut ko pilnīgi bērnišķīgu šīs pasaules acīs. Pacēla roku pret jūru, un Dievam ar to pietika, lai pāršķeltu jūru un izglābtu viņa tautu. Šajās dienās mēs redzam, ka plāni, kas balstās uz cilvēku pieredzi un loģiku, izgāžas viens pēc otra. Brīžiem pat rodas sajūta, ka Dievs dara visu, lai cilvēku plāni izgāstos un viņš piepildītu apsolīto pārdabiski. Apzinies, ka šis ir brīdis, kad tev ir jānotic gala rezultātam, ko Dievs apsolījis, nemēģinot izprast, kā tas piepildīsies. Vienmēr atceries, ka tu piederi pārdabiskam Dievam, kurš spēj pavērot maizi, likt mirušam atdzīvoties un atvērt cietumam durvis. Viņam viss ir iespējams, un mums nav jāsaprot, kā viņš atrisinās mūsu problēmas. Mums ir jānotic, ka viņš to spēj, un viņam ir plāns, kā to dabūt gatavu. Šodienas lūgšana. Tēvs, es pateicos, ka tu mīli darboties pārdabiski. Es izvēlos atvērt savu prātu un atraisīt savu ticību tām, ka tev ir padomā pārdabisks risinājums un ceļš manai situācijai. Es pateicos, ka pat tad, kad es nesaprotu un neredzu, tu redzi un zini kā. Es paļaujos uz tevi un ticu, ka tu paveiksi to, ko esi apsolījis, un tu zini kā. Jēzus vārdā.